No atšķirības man šķiet nav. Ir vienkārši tas, kas pretī, ko tu ieraugi, kas ir vēl pretī, tur lielāks tehnoloģiskais nodrošinājums. Lielāks. Jā, lielāks. Un tad viņš zvana un stāsta. Jā. Forši būtu jums. Nē, mēs par to, mēs neesam tādi sapņotāji, bet viņš stāsta par to, ka ir kaut kādas foršas lietas. Jā. Nu, tas ir tāds, tādas atšķirības. Es atceros X-Faktora TV režisors Pepe. Viņš arī brauc kā režisors uz Eirovīziju. Un pirmo reizi mēs bijām Rotterdamā ar Samantu Tīnu. Tas bija pēc Covid. Mēs nebijām bijuši, mums nebija nekas tur, nekādas pieredzes, nekas. Un mēs ejam zālē, pirmo reizi ieraugam, kāda tā skatuve izskatās. Un es Pepe nebija tāds, viņš paņēma telefonu. Un es eju no viņam un viņš šitā te iet, un šitā kustina to telefonu. Es saku, kur tu liksi to video? Tā ir tādi foršie mirkļi. Protams, pirmreizē, pēc tam jau tu pierodi. Bet jā, es teiktu vairāk tās tehnoloģiskās iespējas, kas liek mums pašiem virzīties pašmāju produktos. Kādā izaicinājumā? Jā, es gribētu labāk, vairāk, ko vien maksimāli var. Bet ir tikai tā gribēšana, vai ir kaut ko es mēģināju pēc tam atvest atpakaļ? Mēs vienmēr ar Ilzi pārspiežam, ko var ieviest, ko varētu... Jā, ko var ieviest mūsu formātos, ko esam redzējuši. Tas tāds šķiet normāls darba process, ka tu pavēro kaut ko, tev kaut kas aizcerās, un tu redzi, ka šito varētu forši mūsu projektiem adaptēt. Kā tu teiktu, Arlai, varbūt, ka cilvēkiem kaut kādu skaidrību iest pēc delegācijas vadītāji? Es nezinu, tev sporta analoģijas, piemēram, tev var pielīdzēt trenerim? Kaut kādā tādā ziņā. Es domāju par to, ir spēlētājs sastāvs, vai ne? Vai šajā gadījumā tas ir tas dziedātājs vai grupa, kas kāpjas skatuves un par kuru mēs runājam, kā tad mums ies vai neies. Bet aiz viņa stāv šī lielā komanda, kas strādā pie visa, pie priekšnes un pie tārpiem, pie cik liela ir producenta atbildība tajos panākumos un nepanākumos? Par panākumiem... Jā. Tur tikai vienīgais. Pēdējos 5 gadus es esmu vainīgs pie tā, ka... Es tiešām, jo citreiz ir tā, ka dziesma varbūt, ka ir pat pilnīgi nekāda. Es nerunāju tikai par mūsu pašu priekšnesumiem, bet arī tiešām skatoties šo konkursu. Dziesma varbūt, ka pilnīgi nekāda, bet tur tērpi, tur varbūt, ka ir tie paši budžeti un vēl kaut kas tur uguņi. Un tur, kam tas bija Nemo, kas uz tās ripas griezās. Kaut kādi šādi te risinājumi, kas beigās iespējams ir tas X-faktors. Tā ir, jā. Tas ir atkarīgs, kāda ir mākslinieku piesaistītāji. Tur ir katrai valstī citādāk. Vai mākslinieks piesaista savu radošo komandu, vai kopīgi atrod kādu lokāli, vai mums ir bijis pieredze, ka ir bijis ārzemju režisors. Tas neko negarantē. Tur ir tāds līdzīgi kā mums, ka mēs domājam par priekšnesumu, kāds tas varētu būt, piemēram, dalībniekam X-faktorā. Tagad būs tā, ka laidīsim trosēt sfermu, un tad tie 4 džeki laidīsies lejā un dziedās dziesmu ar ģitārām. Visām dāmām patiks. Izdomājumam tiešām arī patīk. Saslēdzās viss, ka ir. Tā līdzīgi ir arī tur, ka tas nav formulas, kam tev jābūt. Tev var būt viss, bet beigās nesanāk nekas. Tā kā Briti. Jā. Katru gadu sūta. Īstenībā kolosāls mūziķis. Un vairumā gadījumā paliek pēdējie. Precīzi, jā.
tur vispār tas ir kaut kāds fenomens. Tu uzgriež laukā, visu Eiropu sadodas rokās. Gribējāt Brexit? Jā, tas ir kaut kas, jā, ļoti. Paši, protams, mazliet nelaimīgi smējās par to. Bet, jā, nu, tas ir par to, par rezultātiem, bet par pašu procesu bez aizvainojuma tas ir tā kā iet ar bērndārzu grupiņu kaut kur pastaigā pa ceļu. Tas ir tas process, kas ir jāvado delegāts. Bez aizvainojuma. Visi vesti. Var salīdzināt. Jā. Tagad es vizualizēju. Mārka, tas ieraugot bērnus vestīties, es aizdomājos, ka tie ir Rīgas satiksmes kontrolieri. Nē, iespējams, viņi ir... Jā, delegāti, jā. Sākam, jā, jūs esam Gunters tur priekš. Jā. Nākamreiz ieraugus.